Viļānu kultūras namā aizvadīts ikgadējais ziņātāju stāstnieku vakars. Šogad šis pasākums pulcēja dalībniekus no Rēzeknes, Cīblas, Kārsavas, Varakļānu, Cesvainas, Kokneses un vēl citiem novadiem. Kopumā 200 dalībniekus. Ziņu un stāstu vienojošā tēma bija ģimenes godi. Tas vienkārši saucinājās iznaudas folkloras kūpa, bet mums ir devīze. Iznauda, nikot nasnauda. Ar to mēs lepojamies, cenšamies vienmēr izadaļātīs visur, kur mūsu aicināja. Mēs esam Lubānas novada Meirānu kultūras nama tradīcija kopa Sietiņš. Šajā pasākumā mēs piedalījāmies jau pagājušo gadu, un mums ļoti iepatikās. Mēs domājām, bez mums tur nekas nenotiks. Un tā mēs pašuvām jaunus tērpus, domājām, ka mēs esam smukākas kā pagājušajā gadu, un nācām rādīties Latgales puišiem. Šogad ziņķētāju stāstnieku vakars ar jautrām dziesmām un asprātīgiem stāstiem izklaidēja jau 11. gadu. Ir kolektīvi, kas brauc 11 gadus, un tie, kas atbrauc vienreiz, viņiem vienmēr gribas atbraukt otrais. Un šodien bija pats labākais, kad nāca kolektīvi ieradās, un es saku, cik skaisti, ka jūs atbraucāt, un viņi saka, bet kā var nebraukt? Te ir tāda atmosfēra, kuras dēļ vien varētu braukt, un tas ir laikam lielākais gandarījums pasākumu organizatoriem. Tie brēņēga tradīcija, redzēt, folklora, tādas tradīciju dzīsmas, tas jau tā kā īrosts, ja? Bet to ziņas, šlāgeri pašlaik mums ir, bet tos vecos ziņas ir tiešām parakņojot pa kaut kādiem materiāliem vai parunojot ar vecākiem cilvēkiem, var atrast ļoti interesantas dzīsmētas. Ir brēņēgi, ka jūs tiek saglabātas un celtas gaismā. Stāstnieku šogad bija mazāk nekā aizdītajā gadā. Iespējams tas tāpēc, ka labu stāstnieku nemaz nav tik daudz. Es stāstu par seniem laikiem, tad, kad vēl brauca ar zirgiem, tad, kad vēl gāzās visādus brīnumus taisīja, un cenšos stāstīt izteiksmīgi, lai cilvēkiem, kā saka, nāk no sirds un iet pie sirds. Jāteic, arī ziņģes nav tik viegli atrast. Nereti kolektīvi tas sajauc ar folkloras dziesmām, tomēr starp tām ir atšķirība. Manā izpratnē ziņģe ir tā dziesma, kuru dzied godos. Tad, kad ir beigušies visi rituāli, tad, kad piemēram, kāzās visi rituāli ir beigušies, un tad ciemiņi sēž pie galda, viens paņem akordeonu un, tagad uzdziedāsim. Un parasti tās nav Raimonda Paula dziesmas vai kāda citas komponista dziesmas. Tās parasti ir tādas, ko visi zina. Un es uzskatu, tās ir tās dziesmas, ko tauta zina un tiek nodotas nākamajām paudzēm. Visiem sešiem sirvi zirgi, visiem cauļu cepurīs. Visiem sešiem sirvi zirgi, visiem cauļu cepurīs.